Kurš ir GOAT atlēts? LeBron! Ko? Čau! Šodien mēs noskaidrosim, kāda būs cilvēku reakcija uz maniem ļoti negaidītajiem jautājumiem. Messi vai Porziņģis? Sebastians Ozlankevičs? Nē, Jude Bellingham. Varat lūdzu šērot savu haircare rutīnu? Ūdens. Viss? Un gadis. Šampons. Vai ir kāds tieši šampons, kuru jūs lietojat? Kāda mamma nopērk? Piemini savas žāvēšanas tehnikas ar savām sprādzītēm un ananāsiem. Man ir bilde! Es prasīju Messi vai Porziņģis? Es par latviešiem. Messi vai Porziņģis? Porziņš. Iedomājieties, es stāvu vilciena stacijā, un pāris metrus no manis stāv meitene, kur man patīk, bet viņa iekāps vilcienā, es viņu vairs nekad neredzēšu. Man tikai viena iespēja. Saka, ko man darīt? Kurā vilciena stacijā? Rīgas. Rīgas. Uz kuriem brauc vilciens? Es nezinu. Māks, tas būtu pirmā liekas jānoskaidro. Un ja tā vieta ir maza un netik liela, tad ir iespēja, ka tu jau dzīvē satiksi. Bet ja tā lieta, piemēram, kāda Rīga, vai ne? Tā kā brauc, nezinu, vai Jūrmala, tad es teitu, go for it, zini kā, ko pazaudēt. Redz kā. Nu, tas iet pilnīgi pretējā virzienā tevīm, varbūt vajag čakrī būt atpakaļ tikt, zini kā, tev, kur tev vajadzēja braukt. Es nezinu. Neesmu bijis tādā situācijā, nevaru tev skaidri pateikt, kas jādara. Ja es būtu aktieris Hollywoodā, kāda veida filmās es filmētos? Action. Parodīs. Action? Es nezinu. Dominika, vai tu varētu šērot mūsu savu skincare rutīnu? Oil cleansers, face wash, vai nu ABA vai BAB, skābe, sejas serums un kaut kāds krēms vēl arī. Kas ir garšīgāks? Pica ar burgeru mērci vai burgers ar picas mērci? Es konkrēti nevaru pateikt, kā garšo burgeru mērci, tāpēc es teikšu burgers ar picas mērci. Krač. Tagad es eju nezinu kur. Zini tehniku? Nē, pastāvās. Jā, es redzu. Tehnika. Kurš ir visu laiku labākais atlēts? Maikls Jordans. Tas ir principā pirmais, kas man arī ienāks prātā. Tā kāpēc tu unfollowoji Māri Instagramā? Kāpēc? Es nezinu. Jo es vienkārši aptīrīju, varbūt netīšām to izdarīju. Es aptīrīju visus savus unfollowers. Skaidrs, paldies. Varbūt kontents nepatika. Ko video operators Māris saka par šo visu? Man nemaksā par šo visu, un es gribu naudu beidzot. Lūdzu. Man vajag naudu. Es dzīvoju ar sūdīgām stipendijām, un es nevaru izdzīvot ar tādām stipendijām. Man visu laiku jāprasa cilvēkiem naudu, vai man vajag... Labi. Nevajag, tas cilvēkiem jāzina. Un, kā es noskaidroju, cilvēku reakcijas varēja būt mazliet interesantākas. Cilvēki ir vienkārši garlaicīgi. Tiksimies nākamajā video.